nauda ir, bet ir stress. Es vienkārši vienā dzīves periodā sevi pieķēru pie tādām dīvainām lietām, kad man bija nauda, man bija rezerves, visi kredīti nosekti, rēķini piegādātājiem nosekti, viss nosaks, nauda ir, bet ir stress. Iekšēji nesaprotu, kas tur viss notiekās. Es vienkārši nesaprotu, kā tas ir iespējams, kādā veidā. Un tad es vienkārši sāku meklēt tās atbildes, kas man ļoti daudz ko deva. Kā piemēram, tad, kad es koncentrējos tikai uz naudu, tad es iegūstu stresu no tā, ka viņa nav pietiekoši tik daudz, kā es izdomāju savā galvā, bet viņa ir. Tas nozīmē to, ka es vienkārši pats sevi uzkurbulēju uz to, ka man ir stress no tā visa, kad es domāju, man nav tur tāda summa, man vajag tādu, viss. Līdz ar to tas rada stresu. Nākošo, ko es pieķēru tādu foršu domu, tad, kad, pieņemsim, es daru to tikai dēļ naudas, ķipa man gribās projekts, tādus gribu. Un vienā brīdī, izslēdz ārā tikai tāpēc, ka besi ārā vienkārši īstenībā. Tas nebija tas īstais mērķis, kāpēc es to gribēju. Es tur nopirku to mantu, ko man tur gribējās, sakrāju tur 10 štukas, nopirku visu, tur 5 štukas sakrāju, nopirku visu. Kaifa tā nav, johaidrāri, un atkal stress, un atkal. Tad nākošā doma, ko es pieķēru, kas īstenībā man deva tādu lielāko atslodzi, tā ir trešā doma, kad tajā mirklī, kad es ar kaifu sāku darīt tās lietas, kas man patīk. Tātad man patīk uztaisīt kaut ko skaistu, man patīk reāli automatizēt, tur dabūt kaut kādas lietas, izdomāt, kā vēl vienkāršāk lietas darīt. Ideja tāda sevi nenoslogot, lai maksimāli ērti ar podziņam, ding. Savā ziņā es esmu slinks uz to visu. Un lai to visu ātri dabūtu gatavu. Un tad, kad es sāku to darīt, un fokusēties uz to, kā tur mākslīgu intelektīvot, kā biznesa procesus, kā tur automatizēt iekārtas, kā tur dabūt tos vienkāršākos vārdus, soļus, lai, tā kā reklāmas, visu vienkārši sāku uz to. Man izrādījās, ka man nav vairs stresa, man vairs nav panikas, bet man ir baigais azarts realizēt to. Ienāca prātā ideja realizēt. Un tajā mirklī īstenībā pazūd tas stress par naudu. Tikai tad, kad cilvēks iegūstu tādu azartiņu, tādu virzību, kas cilvēkam patīk. Bet tas ir jāatklāj priekš sevis, un tai virzībai, ko es pats priekš sevis ir atklāju, kad viņai jābūt vērstai tā, lai būtu labi man, lai man būtu patīkamāk, lai es to savu vidi varētu uzlabot, un arī tai darbībai, visam tam procesam jābūt arī vērstam uz sabiedrību, uz pasauli. Nevar būt tā, kā man ir labi, pārējiem ir pofīgi. Tā tas arī nestrādāja man. Līdz ar to ir svarīgi šīs lietas atklāt sevi, un tad viss sāk samainīties. Tas stress vienkārši pazūd. Viņi vienkārši nav. Un, ja to grib sakārtot, tad ir vairāk sevi jāiedziļinās, jāuzdot vairāk jautājumu, jāsatiek attiecīgi cilvēki, adekvāti cilvēki, kas ir jau šo procesu gājuši cauri, lai viņi vienkārši varētu kaut vai 3-5 vārdus pateikt labus, kuri izmaina pēc tam visu tālāko nākotni. Un tas ir tāds svarīgs process ļoti. Tā kā, lai izdodās katram atrast to savu iekšējo to vēlmi, vajadzību, to azartiņu, un tad tas stress vienkārši tā pazudīs.